Reizēm panākums var gūt ejot nevis vieglāko ceļu, ko jau iestaigājuši daudz, bet izvēloties šaurāku taciņu, kur nepieciešama lielāka pieredze un specifiskākas zināšanas. Tieši tā ir rīkojušies pašmāju uzņēmuma Dīzeļcentrs R veidotāji. Savulaik viņi strādāja uz kuģiem par mehāniķiem, tad nokāpa krastā un nolēma uzsākt biznesu šaurā, bet sev labi zināmā jomā, proti dīzeļaparatūras un turbīnu remontā. Pirmkārt, mēs esam oficiāls licencēts Bosch Dīzeļcentrs. Tas nozīmē, ka mums ir attiecīgas apmācības un attiecīgas modernas aprīkojums, ar ko mēs varam darīt savu darbu. Vienkāršos servisos tāda aprīkojuma nav un nav apmācīti cilvēku. Mēs savu 17 gadu garumā esam soli pa solim izgājuši šito visu etapu. Visi mehāniķi ir apmācīti, iekārtas viss ir modernas un certificētas. Dīzeļcentrs R darbojas jau no 1993. gada, un šajā laikā paspējis kļūt par vienu no lielākajiem un sekmīgākajiem dīzeļu centriem Baltijas valstīs. Tā speciālisti spēj novērst jebkura līmeņa dīzeļdzinēju un turbīnu defektus, kā arī konsultēt klientus, kam radušās ar tiem problēmas. Iemesli ir daudz, bet viens no galvenajiem ir tas, ka nevienmēr degvielas kvalitāte atbilst tiem normatīvajiem aktiem, kas ir pieņemti. Cilvēki mēģina ekonomēt uz degvielu, ielej nekvalitatīvi, un līdz ar to arī notiek visas tās problēmas. Liela daļa ir, kas vienkārši no vecuma ir nolietojušās, un viņas ir pienācis laiks remontēt. Tāpat kā cilvēka organisms, viņš arī nolietojas un pienāk laiks, ka vajag apmeklēt ārstu. To, kā ar dīzeļdzinēju kaut kas atgadījies, var noteikt diezgan vienkārši. Proti tas slikti lec, dūmo un nevelk, kā rezultātā redzami pieaug degvielas patēriņš. Pat laban uzņēmumā strādā nedaudz vairāk kā 20 darbinieku. Kā atzīst uzņēmuma vadība, viņu ieguldījums uzņēmuma veiksmīgā darbībā ir nenovērtējams. Bez mūsu cilvēkiem, bez mūsu mehāniķiem tas nebūtu iespējams. Dzelzs ir dzelzs. Iekārtas bez cilvēka, kas ir apmācīts un profesionāls, neko nemaksā. Lielākā mūsu uzņēmuma vērtība tie ir cilvēki. Vispirms vecie nolietotie agregāti, sūkņi, turbīnas un sprauslas nonāk darbnīcā, kur uzņēmuma mehāniķi tās izjauc, notīra un konstatē bojājumus. Dīzeļtehnikai augstspiediena sūknis ir gluži tas pats, kas cilvēkam sirds. Bez tā tehnikas darbība vispār nav iespējama. Šādi sūkņi parasti ir autobusiem, traktoriem, kuģiem, kravas automobīļiem. Konstatētie bojājumi tiek novērsti vai nu tos salabojot vai ieliekot jaunas detaļas. Vecie sūkņi, turbīnas un citi dīzeļdegvielas agregāti pēc izjaukšanas tiek vispirms nomazgāti ar dīzeļdegvielu un tad tīrīti ar smilšu strūklu īpašās iekārtās, kas ir uzņēmēji pašu izgatavotas, lai tās pielāgotu tieši šai nepieciešamībai. Tad sūkņi un citi agregāti tiek kalibrēti, pārbaudīti un testēti ar pilnībā automatizētu iekārtu, kas precīzi uzrāda, kur vaina meklējama. Katram sūknim ir savi izgatavotāji noteikti standarti un arī instrumenti, ar kuru palīdzību tas tiek pārbaudīts. Un no ražotājiem citās valstīs tiek iepirktas arī visas nepieciešamās rezerves daļas. Piemēram, uz šīs iekārtas tiek testētas augstspiediena sūkņa sprauslas jeb izsmidzinātāji, kas nodrošina dīzeļdegvielas padevi. Pēc pārbaudēm viss tiek likts atkal kopā. Uzņēmums ne tikai labo klientu tehniku, bet arī paši iepērk vecus salauztus sūkņus no autokapsētām un tos atrestaurē.